Kad alkohols nokļūst asinīs, eritrocīti salīp. Asinīs rodas trombi, kas ļoti cieši nosprosto kapilārus. Kapilāri palielinās un plīst. Iedzerot 100 gramus šņabja, uz visiem laikiem un neatgriezeniski iet bojā daži tūkstoši smadzeņu šūnu. Katras pasēdēšanas laikā pāris 10 000. Mirušās smadzeņu šūnas nākamajā dienā tiek izvadītas ar urīnu. Sargi sevi. Kad alkohols caur asinīm nokļūst sirdī, tas iznīcina jūsu sirds muskuļu šūnas. Parādās mikrorētas. Muskuļi zaudē elastīgumu, tie darbojas iespēju robežās un nespējot izgrūst asinis, aizrīs ar tām. Sirds aptaukojas, tāpēc dzerošam cilvēkam tā vienmēr ir palielināta. Artērijās un kapilāros veidojas trombi, kas bloķē skābekļa piekļuvi sirds muskulim. Sirds audi atmirst. Tas saucas infarkts. Sargi sevi. Jebkuras alkohola devas graujoši ietekmē aknas, jo tās ir galvenais orgāns, kas organismā pārstrādā alkohola indīgās vielas. Aknu šūnas atmirst un tiek aizvietotas ar taukiem un savienojošajiem audiem. Sākas aknu aptaukošanās, steatoze, kurai seko ciroze. Tad vēzis. Sargi sevi. Регулярно 90% Krievijas iedzīvotāji regulāri lieto alkoholu. Gada laikā Krievija izdzer 2,5 miljardus litru tīra spirta. Kronisko alkoholiķu daļa šajā alkohola jūrā ir tikai pāris procenti. Pārējo izdzer cilvēki, kuri ir pārliecināti, ka alkoholisms viņiem nedraud. Tie ir maldi. 80% no alkoholu regulāri lietojošajiem vīriešiem, sievietēm un pusauģiem ir pirmā alkoholisma stadija. Viņu organismos jau ir palaists iznīcināšanas mehānisms. Atmirst smadzenes, sirds aptaukojas, atrofējas aknas. Sargi sevi. Kad alkohols ar asinīm nokļūst jūsu aizkuņa dziedzerī, tas izsauc asinsvadu spazmas. Dziedzera fermenti uzkrājās un tiek pārstrādāti dziedzera iekšpusē. Aizkuņa dziedzeris uzblīst. Sākas iekaisums. Pēc tam pūšana. Rezultātā tas noved pie tādām nāvējošām saslimšanām kā pankreatīts un pankreonekroze. Sargi sevi. Alkohols neizbēgami izraisa barības vada vēnu varikozo paplašināšanos. Vēnes ar laiku deformējas un kļūst vājas. Tās jebkurā brīdī var pārplīst. Šajā gadījumā notiek negaidīta un intensīva iekšējā asiņošana. Asinis ātri sakrājas kuņģī. Attīsta demoroloģisku šoku, kur apturēšanai nepieciešama neatliekamā palīdzība. Sargi sevi. Alkohols agresīvi noārda kuņģa un zarnu trakta apvalka aizsargslāni. Tiek iznīcināta mikroflora. Tiek traucēta asinsrite. Pa visu zarnu trakta aizsargslāni veidojas neskaitāmas erozijas. Tās izveidojas par čūlām un galu galā par ļaundabīgiem audzējiem. Sargi sevi. Pie galda 10 cilvēki. Viņi ir jauni un bezrūpīgi, un iedzer kā visi. Taču pēc statistikas vienai no dzerošajām jaunietēm piedzims bērns invalīds. Vienam no jauniešiem principā nevarēs būt bērni alkohola lietošanas dēļ. Vēl viens 2 pēdējos savu mūža gadus sirgs ar aknu cirozi. Viens nodzersies, viņu pametīs sieva, paņemot līdzi bērnus. 2 nomirs nenodzīvojuši līdz 45 gadu vecumam. Infarkts vienam un otram 3 insulti pēc kārtas. Viens nokļūst cietumā.
Reibuma stāvoklī viņš nobrauks cilvēku. Vēl 2 ies bojā vai sakropļos sevi negadījumos, kuriem par iemeslu būs alkohola lietošana. Tu esi viens no viņiem. Alkohola iedarbības rezultātā asins šūnas, eritrocīti, ātri salīp. Izveidojušies lipekļi plūst pa visu organismu, aizsprostojot kapilārus. Organisms atūdeņojas. Alkohola sadalīšanās produkti saindē visus orgānus bez izņēmuma un ietekmē visas jūsu organismu sistēmas. Sadzīvē šāds stāvoklis saucas paģirs, labprātīga cilvēka degradācijas un pātrinātas novecošanas mehānisma palaišana. Alkoholam nokļūstot kuņģī, tas aktīvi stimulē fermenta ražošanu. Fermenti kopā ar gļotām aktīvi noārda kuņģa gļotādu un sieniņas. Rezultātā kuņģis gremo pats sevi. Gremošanas process pārvēršas par pūšanas procesu. Sekas, gastrīts, čūla, kuņģa vēzis. Sargi sevi. Ir tāda spēle, krievu rulete. 1 patrona, 1 spēlētājs. Ar alkoholu ir pavisam citādāk. Dzer viens, bet spēlē visi. Tas taču ir tik lieliski būt par tēvu, redzēt, kā dēls spēr pirmos soļus, mācīt viņam spēlēt futbolu, parādīt viņam šo lielo pasauli. Padomā, alkohols nogalina visu tavu nākotni. Padomā, kas notiks ar tevi un tavu bērnu. Kamēr ir iespēja, atstāj sev un viņam iespēju dzīvot laimīgi. Vairāk par 90% bērnu, kas cieš no fiziskām un psihiskām kaitēm, ir dzeroši vecāku bērni. Būt par mammu, apskaut mazuli, barot viņu, vannot vakaros. Kad tu dzer, tu atņem sev iespēju kļūt par māti, tu atņem sev iespēju dzemdēt veselu bērnu. Apstājies. Dāvā sev iespēju būt par laimīgu māmiņu. Vairāk par 90% bērnu, kas cieš no fiziskām un psihiskām kaitēm, ir dzeroši vecāku bērni.